Sveicināti, vai jūs zināt, kurš ir Rīgas mērs? Jā, Rīgas mērs. Laikam ķirs. Vēl viens jautājums, varbūt kaut kādas lietas, kas jūs Rīgā apmierina, varbūt tieši otrādi neapmierina. Kaut kā gribās, lai tas mērs, kur redzams vairāk, lai jūt, ka kāds dara kaut kā saimniekums. Tā nav jūtams, tas tā kā nekur, jā. Nu, tur parasti saka, ka ceļi, tur vēdras baigās, jā, bieži liekas, ka tu brauc pa kolhozu, kad ir tie ceļi tādi, jā. Es esmu pati pašnodarbinātā, un man gribētos, lai tā nodokļu sistēma nav tik drastiska. Es skatos arī, ka vecrīgāk aiziet, tad vispār liekas, ka viss ir izmirsts. Tā nodokļu politika nevisai labvēlīga, lai kaut ko uzsākt. Viņš ir tāda pretīnākšana biznesmeņiem, un lai vairāk cilvēku sāktu sevi strādāt, lai vairāk sev notic un lai atbalsta jaunos uzņēmējus arī un pašnodarbinātos, jo no tā jau atkarīgi viss valsts aparāts. Ministrijas, visi ierēģi dzīvo no biznesmeņu naudas. Loģiski tā. Tad vajadzētu tā kā vairāk nākt pretī, lai vairāk uzņēmēji, lai vairāk cilvēku sāktu sevi strādāt un lai viņiem ir nodokļu politika, viņš ir pretī nākoši. Tas jau būs ienākums arī valstī un arī Rīgai un visiem būs labums no tā. Cilvēki vairāk sāks pelnīt, maksāt nodokļus. Tā kaut kā.